Sejas izteiksme. Sejas izteiksme ir skatiens, lūpu kustības, mīmika. Sejas izteiksme ir ļoti svarīga, runājot ar cilvēkiem, pēc manas sejas izteiksmes citi var atpazīt manas emocijas un jūtas. Prieks. Prieks rodas situācijās, kad es jūtos labi, daru to, kas man patīk un sanāk. Piemēram, kad saņemu dāvanā sen gaidītu lietu, es priecājos. Kad priecājos, es smaidu. Bailes. Bailes rodas situācijās, kad jūtos nedroši. Piemēram, atrodoties svešā vietā vai atskanot negaidītai skaņai. Kad man ir bail, manas acis kļūst platākas. Skumjas. Skumjas rodas situācijās, kad jūtos bēdīgs vai sāpināts. Piemēram, esmu bēdīgs, kad mamma veikalā man nenopērk to, ko es gribu. Kad esmu skumjš, manas uzacis saraujas, dažreiz es raudu. Pārsteigums. Pārsteigums rodas situācijās, kad ar mani notiek kaut kas negaidīts. Pārsteigums var būt patīkams un nepatīkams. Patīkami pārsteigts esmu piemēram, kad saņemu dāvanā sen gaidītu lietu. Nepatīkami pārsteigts esmu piemēram, kad nokrīt un saplīst krūze. Kad esmu patīkami pārsteigts, es priecājos. Kad esmu nepatīkami pārsteigts, esmu dusmīgs vai palieku skumjš. Dusmas. Dusmas rodas situācijās, kad esmu neapmierināts, man neizdodas kaut kas tā, kā gribētu, vai nevaru likt citiem rīkoties tā, kā es gribētu. Piemēram, es gribu ilgāk braukt ar atrakcijas mašīnu, bet man ir jāiet prom, jo mans braukšanas laiks ir beidzies. Es mācos kontrolēt dusmas un atbrīvoties no tām. Kā rīkoties, kad dusmojos? Kad cilvēki dusmojas, viņi nejūtas labi. Lai pārietu dusmas, es cenšos sevi nomierināt. Sevi varu nomierināt, ja atskaitu lēni pie sevis līdz 10. Ja dziļi ieelpoju caur deguni un lēni izelpoju caur muti. Ja aizeju tālāk no vietas, kur sākās dusmas. Ja sāku nodarboties ar kaut ko citu.